slimnīcas un skolas. Tā sajūta ir nedaudz tāda, atgādina vairāk ārzemju kanālos redzēto, un joprojām var dzirdēt, ka notiek cīņas, mēģinot vairāk atvirzīt tālāk no šejienes šos te protestētāju barus un cilvēks, kas loka zīmes lauž, kas vien iespējams, arī Saeimai tuvējām mājām ir izsisti logi. Tagad tā situācija nevarētu teikt, ka ir nenormalizēta, ne arī tuvotos kādam iznākumam. Ilva? Mēs varam pārņemt to situāciju ar policijas vadību. Faktiski tā situācija tāda, ka tas, kas tiešām tika fiksēts tas, ka reģionu pārvaldes darbinieki, un faktiski viņu galvenais uzdevums ir nepieļaut tālāk kaut kādu vardarbības eskalāciju vai kaut kādu, teiksim, veikalu laupīšanu un tādas citas negatīvās parādības, kas šodien varētu notikt Rīgā. Skaitliski, cik daudz policistu tas būtu? Es domāju, ka policistu skaits varētu būt līdz 5000. Kāda šobrīd ir situācija pilsētā pēc jūsu esošās informācijas? Cik ir aizturēto cilvēku, kuri vardarbīgi rīkojās? Aizturēto personu skaits ir grūti tagad precizējums, bet noteikti ne mazāk kā 30. kuru vardarbīgi mēģināja iespaidot policiju un apkārtējos. Bet, diemžēl, ir arī cietušie gan starp tiem protestētājiem, gan starp policijas darbiniekiem un arī starp Saeimas apsardz darbiniekiem. Ko jūs šajā brīdī iesakāt arī darīt iedzīvotājiem? Iedzīvotājiem es ļoti aicinātu tiem, kas vēl atrodas uz ielas un mēģina kaut ko protestēt, doties mājā, jo mēs pielietosim ar vienu tāds radījums. Smilšielā pēc tam agresīvie jaunieši izklīda, katrs rokās turot vairākus pudeles grādīgo dzērienu. Vairāk agresīvi cilvēki arī pulcējās pie finanšu ministrijas ēkas un izsita tās logus. Mums arī zināms, ka logi izsist arī veikalam, kas atrodas netālu no Saeimas. Uzbrukums noticis pat kādam dārglietu veikalam. Kā notika šī Latvijas Balzā veikala aplaupīšana un kādi patiesībā bija šie te agresīvie cilvēki, kuri arī to izdarīja? Redzam arī kadrus no šī te pašā Latvijas Balzām izlaupītā veikala un visticamāk tā arī veikala pārdevēja. Lūk, citi savukārt jau ir paspējuši nonākt pie dārglietu veikala un izsist logi un arī kāds, acīm redzot, kaut ko ir paņēmis. Jā, šī policijas mašīnai šokad ir pienācis kaus. Kādam? Pagājuši realizēta divi operatori bija man galā. Varēs kādu vajag. Lāslūdz šeit. Jūs redzējāt, kas notiek, mēs atvainojamies un
Turpināsim sekot līdzi notikumiem. Jau pieminējām, ka valsts prezidents Valdis Zatlers